Labdien! Latvijas zāļu reģistrs ir uzticams avots, kur uzzināt aktuālo informāciju par zālēm. Šajā video mēs parādīsim, kā soli pa solim izmantot zāļu reģistru, lai uzzinātu aktuālo informāciju par zālēm. Lai iegūtu informāciju par zālēm, izmantojiet meklēšanas logu. Uz katra zāļu iepakojuma, kā arī lietošanas instrukcijā, ir uzrakstīts konkrēta ražotāja zālēm dotais nosaukums. Norādīts ir arī zāļu aktīvās vielas nosaukums, parasti mazākiem burtiem un nereti slīprakstā. Arī tas ir ietverts visu zāļu lietošanas instrukcijās. Aktīvā viela ir ikvienu zāļu galvenā ārstējošā viela, tāpēc zāļu reģistrā zāles var meklēt gan pēc zāļu, gan pēc aktīvās vielas nosaukuma. Piemēram, pēc zāļu aktīvās vielas ierakstīšanas meklētāja laukā atveras saraksts ar visām Latvijā reģistrētajām zālēm, kas satur šo aktīvo vielu. Tām var būt atšķirīgi nosaukumi, stiprums un ražotāji. Ja zāļu vai aktīvās vielas nosaukumu nezini pilnībā, meklēšanas laukā ieraksti tikai daļu to nosaukuma. Reģistrs palīdzēs atrast atbilstošās zāles. Zāles sarakstā tiks sagrupētas alfabēta secībā. Par tām sarakstā redzama tāda informācija kā pieejamība vairumtirdzniecībā, zāļu nosaukums, zāļu forma, stiprums jeb koncentrācija, maksimāli pieļaujamā cena aptiekā un cita informācija. Lai atrastu zālēm līdzvērtīgu alternatīvu, ir iespēja meklēt zāles ar tādu pašu aktīvo vielu, spiežot uz lupas blakus aktīvās vielas nosaukumam. Lai redzētu tikai tās zāles, kas šobrīd ir pieejamas, ieslēdz filtru Rādīt tikai pieejamās zāles. Pārvelc pogu pa labi, lai tā kļūst zila, un sarakstā paliks tikai tās zāles, kuras pieejamas Latvijas zāļu vairumtirdzniecībā. Zaļš ķeksītis norāda, ka zāles ir pieejamas noliktavās, jeb vairumtirdzniecībā. Sarkans krustiņš – zāles nav pieejamas vairumtirdzniecībā, taču aptiekās tās joprojām var būt pieejamas. Atceries! Zāļu pieejamība lieltirgotavās nevienmēr nozīmē, ka tās ir pieejamas aptiekā. Ja zāles ir pieejamas vairumtirdzniecībā, aptieka zāles var pasūtīt. Ja kādu zāļu piegāde Latvijā īslaicīgi nav iespējama un ražotājs ir sniedzis paredzamo piegādes atjaunošanas datumu, informācija ir norādīta zāļu reģistrā pie konkrētajām zālēm. Kad vajadzīgās zāles ir atrastas, uzklikšķini uz to nosaukuma. Atvērsies detalizēta informācija par šīm zālēm. Lai izlasītu zāļu lietošanas instrukciju, spied uz PDF faila. Ja zālēm ir papildu materiāli par riska mazināšanu, tos var atrast blakus lietošanas instrukcijai. Zāļu reģistrs ļauj izvēlētās zāles arī salīdzināt. Vismaz 2 zālēm zāļu sarakstā lodziņā pretī uzrakstam Atzīmēt salīdzināšanai ieklikšķini brīvajā lodziņā un spied pogu Salīdzināt zāles. Lai sašaurinātu interesējošo zāļu meklējumus, var izmantot pogu Papildu parametri. Izvēlies kādu no papildu parametriem, piemēram, bezrecepšu zāles, un nospied Meklēt reģistrā. Šādi meklējot, parādīsies saraksts tikai ar tām zālēm, kuras var iegādāties bez ārsta receptes. Virs saraksta atradīsi vēl vienu rīku precīzākais zāļu formas meklēšanai. Noklikšķinot uz izvēles, atlasīt pēc zāļu formas, atvērsies saraksts, no kura jāizvēlas tā zāļu forma, kurai dod priekšroku, piemēram, cietā kapsula. Lasot informāciju par zālēm, bieži vien sastapsies ar dažādiem saīsinājumiem. To nozīme izskaidrota lapas lejasdaļā, piemēram, RX nozīmē recepšu zāles, OTC – bezrecepšu.
papildu parametri ļauj meklēt zāles pēc to atbilstības dažādiem citiem kritērijiem, piemēram, pēc atbilstības lietošanai sportā vai piemērotības lietošanai bērniem. Izvēlēs vajadzīgo kritēriju, apstiprini savu izvēli un zāļu reģistrs sagatavos kritērijiem atbilstošu zāļu sarakstu. Reģistrā var meklēt zāles, kuru iegādi kompensē Nacionālais veselības dienests, noklikšķinus pogas NVD kompensējamo zāļu saraksts un, atveroties zāļu sarakstam, meklētājā ieraksti vēlamo zāļu nosaukumu vai aktīvo vielu. Lai atvieglotu veselības aprūpes speciālistu darbu, zāļu reģistrā zāles var meklēt arī sarakstos zāles ar riska mazināšanas materiāliem, MET 75+, informāciju par zālēm pacientiem vecumā virs 75 gadiem, kā arī iegūt citu noderīgu informāciju. Zāļu reģistra lapas augšējā rīkjoslā atradīsi biežāk uzdotos jautājumus par zāļu reģistru. Atceries, zāļu reģistrs ir drošs un pārbaudīts aktuāls informācijas avots. Meklēt informāciju zāļu reģistrā ir ātri, ērti un uzticami. Informāciju par zālēm meklē zāļu reģistrā.